dārgie telefoni ir forši un tā, bet realitātē bieži tie ir produkti, kuru dārgo cenu ir pagrūti attaisnot, un vairumam cilvēku pat tie nav tā īpaši nepieciešami ārpus, statusa parādīšanas. Visvairāk interesi parasti rada tieši segments vai nu līdz 500 eiro vai 400 līdz 600 eiro. Un lūk, Honor Magic 8 Lite telefons, kurš maksā pie operatoriem apmēram 450 eiro, izskatās dārgāks, bet ko tu par to iegūsi? Par to šajā apskatā. Kā jau teicu, vizuāli šis telefons izskatās dārgi. Rievots riņķis ap kameras moduli, pats kameru modulis arī liels un iespaidīgs, bet par to sīkāk nedaudz vēlāk. Korpus esot, kā Honor paši saka, ultra atsitienu pret krišanu, tehnoloģiju un rūdīto stiklu. Teorijā, ko es nevaru notestēt, jo telefons ir jāatgriež atpakaļ, tas pacieš kritienus, slīcināšanu, saldēšanu, karstumu. Īpaši ar savu IP reitinga spektru, kurš ir kā, flagmaņiem un retais telefons 400 līdz 500 eiro kategorijā, ko tādu piedāvā. Labi, ziemā arī notestēt kritumu no apmēram 2,5 metriem būs pagrūtāk, bet bez visa tā, tas izskatās elegants, tam ir viss nepieciešamais, lai būtu, apmēram Samsung A sērijas līmenī. Tiesa, man būtu gribējies, lai rokās to turot, tas nešķistu tik kantains, un lai arī tas negriežās rokās, tomēr to kantainumu nedaudz var just, toties pretstatā tā dārgajam brālim Honor Magic 8 Pro, šim ir plakans ekrāns, kas nozīmē, ka var mierīgi atrast aizsargstīkliņu, kur uzlīmēt papildus drošībai, jo šim nav nekāds tur super izturīgais stikls virsū. Tas telefons neizceļas ar spicākajām specifikācijām, ko ikdienas lietošanā nemazī nemanītu, jo Snapdragon 6 Gen 4 ir tīri ok procesors kombinācijā ar 512 GB atmiņu, kas laikam būs Latvijā oficiāli pieejamā versija un 7500 mAh jauno silīcija karbona bateriju un 66 W ātro uzlādi to padara par, es teiktu, ārkārtīgi sakarīgu aparātu. Tiesa, testi rādīja nedaudz citu stāstu. Būtībā tas performēja apmēram Samsung A55 līmenī, līdz, piemēram, A56 līmenim īsti nevilka. Ja vēlies atsveicināt atmiņu par A56, noskaties apskatu spiežot šeit, īpaši to varēja just grafiski intensīvāku darbību veikšanā. Baterija toties bija līmenī, bet arī negluži tas, ko es sagaidīju no 7500 mAh jaunā tipa baterijas. Es biju gaidījis krietni labāku rezultātu, ņemot vērā, ka šī ir lielāka par to, kur ir Magic 8 Pro, bet kopumā tāpat jau labi. Skatoties uz veiktspēju un telefonu darbībām, ir itin skaidrs, ka šis nebūs telefons jauniešiem, jo tas ir, es teiktu tā, lieliski optimizēts ikdienas pieaugušo vajadzībām. Nevis tur spēlīšu dragāšanai, ko pieaugušie īpaši arī parasti nedara. Noteikti ir jāmin arī bezvadu uzlādes neesamība, kas it kā šajā cenu kategorijā nav gluži pārsteigums, tomēr man šķiet, ka pieaugušie bezvadu uzlādi izmanto vairāk kā uzņēmumu analītiķiem varētu šķist, bet varbūt arī, ka nē. Droši padalies, vai ikdienā tu, piemēram, lādē savu telefonu bezvados vai ar vadu. Es personīgi gandrīz ekskluzīvi lietoju bezvadu uzlādi, jo man vairāk vadus ikdienā tiešām nevajag. Sākumā jau minēju vizuāli iespaidīgo, jeb pareizāk sakot, izcelto kameru moduli. Tomēr te ir spēle ar vizuālo un patiesībā telefonam ir tikai divas kameras. Ir viena zipspuldze un vienkārši dekoratīvs teksts. Tūlīt arī visu redzēs pats foto un video paraugos. Selfie kamera Honor Magic 8 Lite spēja filmēt Full HD, jeb 1080p 30 kadriem sekundē. Baltais balans ļoti līmenī. Dynamic range ir diezgan, briesmīgs. Es parādīšu vislabāk nākot ārā koridorā, kur tās ko es gribēju pateikt, kur tāds pusdūmakains, jeb pustumšs ir, un tur caur logu to, kas nāc ārā, vienkārši pārbliez tā, ka maz neliekas. Bet jā, stabilizācija ir diezgan vāja, bet vēl nevar to arī baigi ieslēgt, bet var ieslēgt noise reductionu, ka teorētiski būtu apkārtējie trokšņi nedaudz jāizolē. Bet krāsas ir pareizas, bet dynamic range, pamēģinās man triku. Uz debesīm, labi uz māju, mani, tu redzi šo te ēku kā bliež ārā. Kas saka, nav tas lieliskākais paraugs selfie kamerai. Tagad ir galvenā kamera, arī ir ieslēgts trokšņu izolācija. Tagad es to atslēgšu, lai var dzirdēt mašīnas, kas brauc fonā. Stabilizācija ir ļoti līmenī, un šī te lēca krietni labāk tiek galā
principā ar visu arī ar Dynamic Range, tāpat var redzēt, ka nedaudz zils ir debesīs, vai ne? Nevis viss ir viens balts liels klucis, bet tagad, protams, paliek pafokusēt uz kaut ko citu, piemēram, nē, tur tā kā turās, tā kā ņemās vēl, viss ir kārtībā vairāk un mazāk, bet arī ir jāsaka, ka, tumšais pārmaina pietiekami ātri Dynamic Range visus exposureus, kā saka. Bet, jā, tā kā, lūk, tāda galvenā kamera un to tā spēja. Stabilizācija atkal nav iespējams tur īpaši ieslēgt vai atslēgt. Šis ir standartiņš, kurš būs. Arī šajā telefonā var novērot daudzas no Honor piedāvātajām noderīgajām mākslīgā intelekta featurām, kuras ir interesantāks izpildījums kā, piemēram, konkurentiem no Samsung, Xiaomi vai Google piedāvājumu. Kā piemērus minēšu mākslīgā intelekta ģenerētus subtitrus vai reālaika tulkošanu, kura atbalsta arī latviešu valodu, vai arī vienu no Honor, es teiktu tā, spēcīgākajām lietām kontekstā balstītu maģisko rīkjoslu, jeb Magic Sidebar. Kad vēlies kaut ko tur darīt par, piemēram, apvilki uz ekrāna kaut ko un vēlies kaut ko ar to darīt vai padalīties ar kādu vai kaut ko tam līdzīgu. Vēl viens no telefona trumpiem noteikti ir tā OLED 6,8 colu displejs. Tas ir lielāks par flagmani, tas ir caurmērā tikpat krāšņs, lai arī ir ar nedaudz mazāku izšķirtspēju, bet šajā cenu kategorijā tas tāpat ir pietiekami lielisks, lai tajā varētu baudīt gan vertikālo, gan horizontālo saturu. Vienīgi ir jāsaka, ka audio gan netiek līdzi. Skaļruņi ir itin viduvēji. Ir arī citas vietas, kurās Honor pieņēma zināmas kompromisus, kurus ikdienas lietotājs varētu teorētiski arī nepamanīt, bet es gribēju izcelt, piemēram, Bluetooth 5.2, nevis 6.0 kā flagmanim, Wi-Fi 6, nevis Wi-Fi 7, bet tas nemaina faktu, ka dabūs tāpat ātru internetu. Jā, nav virkne visā tur komunikācijas sensoru, nav bezvadu uzlādes, ir optiskais, nevis ultraskaņas pirkstnospiedu lasītājs un lēnākas uzlādes ar vadu, bet tas viss kopā arī šo padara par vairāk kā 2 reiz lētāku telefonu par tā vecāko nopietnāko brāli. Līdz ar to apsverot, vai šo telefonu nepirkt, apdomāt, shortlistēt vai pirkt, es teiktu, ka noteikti šis ir shortlistējums, jo šādā cenā pagaidām nav daudz telefonu, kur piedāvā 512 GB atmiņu, ir ar OLED ekrānu, ar silīciju oglekļa bateriju. Jā, kameras ir samērā viduvējas, bet ikdienas veiktspēja ir laba. Baterija kalpo ilgi, tam ir maksimālais ūdens un putekļu aizsardzības reitings, un tas neizskatās neglīti un ātri lādējas un ir interesantas mākslīgā intelekta features. Kādi vēl tieši kritēriji trūk šim telefonam cenā līdz 450 eiro? Nezinu, droši tu vari uzrakstīt komentāros, bet visādi citādi. Es tev teikšu paldies, ka noskaties šo video, un te jau zini, mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!